Šodien zasnēšanu saņēmu Kriša Dubrovska darināto nazīti. Nazītis labi kalpojas. Jā, pastāns, es arī sazinājos ar pašu Krišu. Jā, šādā veidā, jā. Viņš arī apstiprināja. Kāpēc es vairāk viņu sazinājos, jo pats nazītis jau ir, redziet, āda jau padilusi. Nē, bet piestrādājusies, jā, ļoti labi. Pats asmenīts. Nav, bet, te vienīgā skādi tas, es jau te iezīmēju, ar Krišu runāju, redziet, kā tā spicīti. Un spicītis uztaisīšu bišķi tuvāk. Jā, redzat. Ja mēs tā skatāmies, jā, tāda aizdoma, ka viņš kaut kur ir lausts. Man nāksies šādi ņemt nost. Jā, slīpēt ļoti uzmanīgi. Un atzīt kalpos tālāk. Jā, šo es arī dabūju apstiprinājumu no ražotāja paša Kriša, kad tas būs vislabāk vai savādāk. Ja es ņemšu šos te gan iz 1,5–2 mm nost, ļoti daudz asmens zaudēs. Ļoti daudz asmens zaudēs. Jā, bet šādā veidā tātad, jā, paņemsim te muguriņu, paņemsim te un nazīts atkal kalpos. Labi, skatīsimies, kas man tur sanāks. Nazis ir uzasināts. Supernazis. Ļoti labas kvalitātes nazīts. Tiešām iesaku Kriša Dubrovska nažus. Jā, ko viņa emblēmiņi ir. Jā. Ļoti. Gan pašam prieks asināt strādāt ar viņu, un gan jau arī medniekam. Reti. Lielajiem pastieties, kā viņš griež, pat perfekti. Vienkārši perfekti. Ļoti labs nazis. Ļoti labs nazis. Ļoti labs. Lai labi kalpo.